Nolēmu ierakstīt atsevišķi, kā vāra agar sīrupu. Sastāvdaļas tur jau bija iedotas. Agar ieber katliņā, uzlej augsto ūdeni un liek uz mērenas uguns. Un gaida, kamēr viņš pārvērtīsies ķīselītī. Šajā laikā agars sabriest, tāpēc noteikti jābūt ir augstam ūdenim un jābūt mērenam ugunim. Es te papakšu vēl runāju. Man špikers, lai es pareizi pasaku. Izvārās apmēram 5 minūtēs, tas nav pārāk ilgi. Drīz būs tas ķīselīts. Tas ir ļoti svarīgi, citi ber uzreiz cukuru un vārtāt sīrupu, bet tas ir diezgan riskanti. Labāk atļaut viņam ir atdzīvoties tam agaram sabriest, un tagad viņš sāk jau, kā teikt, veidot to ķīselīti. Tūlīt pievilksim tuvāk visu to paskatu. Tagad, kad viņš ir kā ķīselīts, tagad mēs bērsim klāt cukuru, bet neberam visu uzreiz, beram tā uz pusītēm. Pēc iebēršanas viņš paliek šķidrāks, vairs nav tā kā ķīsels, bet paliek tāds tā kā mazliet kā ūdens. Bet vāroties viņš atkal paliks ķīsels. Viņu nevajag visu laiku nepārtraukt maisīt. Jo pārmaisīšana ir otra kļūda, ko izdara. Pirmais kļūda ir sabert kopā ar cukuru un uz karsts uguns vārīt. Otrā kļūda ir maisīt nepārtraukt. Jo maisot, viņam kaut kā izjauc struktūru, bet viņam jāpaliek ķīseļveidīgam. Viņi pamaisa ik pa laikam. Kāpēc es maisu ar slotiņu, lai gan varētu domāt, ka ar lāpstiņu būtu labāk? Ar lāpstiņu nav labāk. Pirmkārt, lāpstiņu nevar kustināt tik ātri kā slotiņu, jo tas šļakstīsies pāri pa malām. Ar slotiņu es maisu viss, jebkurus, kā teikt, krēms, kurus vāra. Vārīto krēmu, olu, pienu maisījumu. Tas ir vislabākais, un tiešām pie katliņa dibena nepaliek pilnīgi nekas. Bet, protams, katliņam jābūt tādam, kurā var maisīt ar metālu. Piemēram, ar teflona pārklājumu ar metālu nepamaisīs. Tā kā no katliņa arī daudz kas atkarīgs. Un arī emaljētu nav forši maisīt, jo nokastu emali nost. Emalība arī vairāk piorāva, man tā šķiet. Tagad atkal laikam es palikšu lielāku uguni, lai ātrāks rezultāts. Ar to uguni ir tā, kam ir elektriskās plīces, uzreiz liek uz 4, kam ir 5 ātrumi. Ir jau tagad, man te tagad mājās ir 9 ātrumi, tur es pat nezinu, kur likt. Varbūt kādu 6. Tas tā jāpārbauda, mēs maz viņu lietojam, es neesmu tā īpaši piešausies, jo mums vienmēr plīts kurās un ir gāzes plīts arī. Šeit es nevāru uz lielās plītes, tāpēc, kad gāzes plītē labāk ir noregulēt, kad vajag mazāk, kad lielāk. Bet, ja kādam ir tikai malkas plīts, tad noteikti var piešauties arī uz malkas plīts izvārīt. Agars ir jāuzkarsē līdz 110 grādiem, tas izskaidro lielo cukuru daudzumu, jo bez tā cukura koncentrācijas viņš nevar sasniegt 110 grādus, viņš augstāk par 100 neuzvārīsies kā jau ūdens. Parasti es nemēru, bet šoreiz es pamērīšu vienkārši tāpēc, lai parādītu, kāds tas process ir pamērīšanas.
viņam ik pa laikam tik pieiet, jo viņam tendence ir celties uz augšu, tad, kad vārās. Un pēc tam viņš sāk iet, uz leju, un tad ir gatavs. Pārkarsēt nedrīkst, ja pārkarsēt atkal ir izjauts struktūra un atkal slikts rezultāts, tā kā. Jā, tad bišķiņi var dzirdēt apakšā to, ko es runāju. Es nezinu, man liekas, ka es viņu noslāpēšu bišķi vēl vairāk, tāpēc, ka tur rūc aizmugurē vēl arī miksers. Nu, šitā izskatās tā sīrupa vārīšana. Sakarā ar to, ka sīrups ir ļoti salds, es cenšos pie augļu biezeņu nelikt nekad cukuru. Jo, jā, zefīrs, kas te, ja zefīram ir par daudz cukuru, viņš sacukurojās. Un tāda cukuru graudeņa ir, tad viņš ir nebaudāms. To mums arī jau ir izdevies izdarīt. Visbiežāk tas sanāk, ja ar ievārījumu vāra. Kā mēs no sākuma darījām, bet tomēr no svaigiem augļiem viss ir garšīgāk un bez cukura. Jo te jau sasniedz 109 grādus. Sīrupu lej ar maliņu, cenšās neuzliet uz slotiņas, citādi viss būs uzmests uz malām. Labāk, lai ir viens strīp uz sieniņas, nekā, kā teikt, izšrakstīts pa visām malām. Ātrumu nesamazina putošanai. Var ar to pašu, vajag ar lielo, tāpēc, ka viņš ir ļoti karsts un vienā vietā var vienkārši apdedzināt visu un saraut kunkulī. Šitāds miksers maksāja man 250 eiro, ja kādam interesē. Šodien uztaisīsim arī banānu zefīru. Jo banāni nopirkti stāv koridorī, bet viņi nav mūžīgi, viņi aizlieto. Salīdzinot ar cukuru daudzumu, var sakot, tur tā pašiem jādomā ar prātu. Jo te jau tikai 10 gramu ir. Bet, tie ir koncentrēti 10 gramu. Te man liekas, to atlikumu es vienkārši uz šķīvu uzspiedīšu. Negribās savu veselu papīru. Un cilvēkiem, kas, gribētu tirgot varbūt. Tā es iedomājos parādīt, kāds izskatās zefīra kastītes, kādās mēs tirgojām.
bišķi aizmirsties. Principā viņas uzreiz tiek sadarināts tādā izmērā, kādā vajag, nevis tā kā tagad bija. Zefīrs liek šādi. Vien pie otra. Šitas ir viennieks. Cenšas arī tādā izmērā. Es tagad nevaru saprast. Var pamainīt, pamaisīt. Vienu sortu, otru sortu. Tomēr banānnieks bišķi dzeltenāks. Var bišķi uz sāni, ja redz, kā teikt, ka nebūs rūma tā plakaniski vien. Tad bišķi pagriež uz sāni. Ja tagad nebija iezīmētie izmēri. Te kāda lielāka arī ir. Liek to smukāko pusi uz augšu, tā lai nav šuve redzama. Tāda galīgi plakans. Šīs būs labs. Šitā izskatās zefīriņa. Tad viņi tiek te aizlīmēti. Šeit uzlīmē, kas tie par zefīriem iekšā. Iekšā ir 16 gabali un bija pa 8 eiro.